Šodien atskrēju slapa no vietas. Tepat blakus jūra. Vējš jau bišķi ir šodien, bet no rītā būs vēl sliktāk, tā kā rovēsim. Vieti Papas kanāls. Šo vietu nekāda lieguma šobrīd nav. Te gan ir pavasarī, tad, kad ir arī Tirdzniecības kanālā liegums. Bet šobrīd nav nekāda lieguma. Mēģināsim kādu asaru noķert. Ir būts ten sen atpakaļ diezgan. Niedres ir bišķiņu vairāk nekā kādreiz. Cik atmiņā saka, bet nu, es domāju, gan jau tiksim pie zivīm. Vienīgais, ka tur tajā līkumā, zinu, ka tur bija tāda forša vieta, tāda forša dzelmīte tieši. Tur izstāsta, ka nenormālais vējš šobrīd ir, bet nu, drēbes ir. Vajadzētu izturēt. Sliktākajā gadījumā var paiet tur mierīgāks tāds aizvērš pēc tam. Sākums tāds pats kā vakar. Tosalē bija. Pareizāk sakot, vakar nesāku Tosalē, vakar sāku kanālos, kas pie Bārtas tieši. Sāksim vienkārši meklēšanu. Kaut ko atradīs, tad jau domās. Mans ir šodien bišķi tālāk, nu kā tālāk baigi nav, bet nu, lai nestaigāt uz mašīnu, zinot, ka te var apraukties aiz niedrēm. Iemet kabatā bišķi kaut ko līdzi, neko daudz nevajag, kabatā 5 gumijas ir, mazā kastīte ar sviniem, āķiem, knaiblīts, lai nokniep. Un, protams, knaiblīts, lai āķi izvilkt, tāpēc, ka brīžiem tās līdeciņas bija arī diezgan. Jā, var redzēt, vēži dar savu. Jāmet ir principā pret vēju. Tā baigi. Komforts nebūs. Sākums, protams, kaut kāda ballista kopija, dabīgā tonī, nekāda tur baigie hitrasti nav. Ja zivis būs,ļu bumbiņu sēdīs, šitāda virķi. Nu, 5 metieni no katras točkas nav, ej tālāk, kamēr atradīs kaut ko. Te jau bišķi jūt, kā pūkšķi. Nā, pret vēju var mest. Pa vēju tad bišķi sūdīgāk būs, bet Iraniski var provēt. Jautājums ir, vai tas asars ten šobrīd ir. Ja viņš ir, tad mēs viņu dabūsim. Es domāju, kāda līdeciņa stabili. Bet, nu, laiks rādīs, tiešām neesmu sen bijis. Te lējuši ļoti daudz asarā brauc. Šajien nav tieši uz pludmalu. Cerēdam, kad tuvāk vai ko. Es tā īsti nesaprotu, kāpēc viņi tieši te brauc. Bet te ir diezgan populāri. Šitas te fakts kā tāds, kad ir, nu, protams, var no mola ķert mums kaut ko, bet pamēģina tur asarīši paķert tā. Redzēt to skatu. Jūra, viļņi, kāpes. Smiltiņās stāv, pludmals čīvis, vajadzēja šorts, bet šodien, kā var redzēt pēc cimdiem, svēži bišķi ir, viļņi ir ritīgi. Kas? Jā, aizies līdz jūrai arī. No, vai šitas ir tas lieklis, par ko es runāju. Te ir tāds strauma iet, protams, un dabīgā veidā tur viši izgrauz uz to reliefu. Provēsim te kaut ko. Varbūt kaut kas izdodās. Sliktākajā gadījumā kāda starpība.
bārdas laša varbūt ir vairāk nekā bārda. Zāle apakšā ir. Likās, ka te bija diezgan tīrs pagājušais. Smilta apakšā. Varbūt, ka tas tagad pa krastu tikai. Kas tas bija? Visticamāk, ka līdekļa tā bija. Visticamāk, ka līdekļa. Labi, ilgs laiks nepagāja it kā. Tas, ka te līdekļa jābūt, tas ir simpums. Te ir viss tas pats, kas ezerā. Višķi lielāk pats vīnu varbūt prasītos. Nav jau dziļš, bet tīri metienu kontroli te vējā. Višķi mazāk vai pūš nost. Šobrīd man stāv, man liekas, ka 4 grami. Pieļauju, ka var kaut kāds 6 kraut virsū. Bet tas ar nejūt pagaidām. Višķi tās niedras traucē. Tad jau jāreķinās, kad ir svešņas kusti. Labi, es esmu jūrē. Doma vienkārši sākt principā šito galu, lai nav jāstaigā šur tur, sāks šito galu. Atpakaļ ejot noies. Ies vienkārši uz to. Tur bišķi mierīgāks, dziļāks. Varbūt, ka tur, nu, principā doma kāda, ka tur varētu būt lielāka šansa kaut ko dabūt. To. Pārbaudas pēc vienkārši pārbaudīs šitās točkas. Ja nekas nebūs, tad
mierīgs laiks. Pirmais jau drēbes, otrais cīni, trešais kaut kāds zābaks, cepuru kaputs. Aizskriet. Jau tik augsts šodien. Redz, cik daudz ir tādas vietas, kur legāli drīkst, jo upēs tu nedrīkst. Ir. Kā grimstoši uzreiz. Līdāk, jā. Opa. Grimstoši paņēma, redz kā tumšs, kā jau papaniece. Papiste. Tad šitā bija otrā cope. Labi. Staigā. Otrā cope. Bet arī līdakļi. Pirmā bija līdakļi. Labi, vismaz līdakļi ķerās. Kaut kas ne asar paļubumu atradīs. Tas tikai laika jautājums, tā nav pat doma par to, vai. Es pat zinu, kad asars vairāk būs tajā galā. Tur vairāk sīkzīva arī būs, un tad to arī asari būs. Nebūs daudz, bet būs. Nu. Vēl kādi ir reāli starp šito un to copu. 1,30 m. Tālu. Tālu nav. Jā. Te tā. To vēju bišķi jāpiesargās. Jā. Vējš ir niedrs. Es visu laiku kustās, ka nevar prognozēt, kurā brīdī viņi tev paies uz sānu, aizķersies uz koku gar malām, uz galvas, koki. Viss ir slikti. Jākačās skils vienkārši. Pietiekam daudz, visādas brikšņos ir ķerts kādreiz. Traki. Zināju, ka tā jau pat ir. Kāda tumša. Ai. Izsadēlēs. Sēdēja gan. Vai nu nāca baigi līdzā, vai nu sēdēja vairāk pa vidu. Tā viņi te dara. Labi, nesmērēsim rokas ejām. Tātad trešā cope. Šito vienu mazo posmu. Protams, dabūju pārsēties, jo viss gāja gludi līdz vienam metienam, kad kaut kā višķēsti ar vienu iedrīt. Dabūju pārgiet no 4 uz 6 gramiem, tā lai te vējā višķi lielā kontroli. Nu, redz. Gan jau vēl kādreiz sanāks aprauties, bet ne. Nu, te tāda bedra apakšā ir. Tāds sajūta. Nu. Dziļāks. 6 grami diezgan ilgi grimst. Jā, tad padzīšu apakšā.
tālajā. Bišķi vairāk par 5 metriem patīt. Netu. Viļiņš ir tā gan nokot. Nē, likās, un tad vēdra, tad tieši tā kanta nāk, man, nu jāpavāk, varbūt. Un te arī viņi bija. Labi, sienamies vēlreiz. Tālāk vispār stāvoši bez vilnīša. Jautājums tikai, vai tur būs normāli, ka pieiet. Zinādams, ka tu neizvilkst uz jau ārā, tad ir jāpadomā bišķiņ. Asti apkod, lai tur. Vai arī ir tikko norāda. Vidāk arī. Tālāk birējam bišķiņ vaļos. Tas izmēns, kas te tālāk derās. Tad jau būtu izvadāms tāds arī. Kaut kur drīz vajadzētu asarim sākties. Kaut kur drīz. Līdek nekur nepazudīs, bet asars pagaidām vēl nav atrādījies šodien nevienu reizi. Neviena copīt nav bijusi uz asaru. Protams, pieķerās kaut kāds tīkls vai zars vai kas tas ir. Zars. Tagad, principā, var tur pat nemest, bet, nu, nezinu, kur būs nākamā vieta, pamēģināšu uz sāniem. Principā 2-3 metieni. Ja nav, tad jāiet uz priekšu. Tur ir burgiņš iesaidināts, kaut kāds vizuls, tāds oranžs tieši pretī. Niedrē atstājis rotiņš varbūt. Jā, cik tālu. Jā, šitādas vietas, ja gribētu līdek dabūt, var mēģināt izmētāt no viena gala katru šito niedrīt. Bet tāds mērķis nav. Mērķis ir tik līdz galam. Maksimāli teritoriju noklāt, kamēr atdursies pret asariem. Kaut kad jau atdursies. Kaut kur tuvākā, tālākā vietā būs. Jāsaprot tikai kur. Labi, ieiec priekšu. Tēpes diezgan parūpējies par to, lai būtu, kur pieiet. Vietas ir uztaisījis daudzas. Bez viņa te viss būtu tāds, ko vispār caur niedrēm jau nemetīs. Viņš pat rāgot. Arī līdeks kaut kā neatrādās šajā posmā. Labi, 3 metieni ir. Nav ko sēdēt. Tas jau tas standarta tēma, neķerās. Mēt. 100 reizes.
var mētāt no līdaka, pieņemsim šitādā vienā točkā pieejot 10 reizes. Nu, ja grib tā reāli izmētāt. Maksimums 15. Nasarim 3 reizes iemet, 5 reizes, nu maksimums. Ja tāda šaura vietiņa. Nav liela distance. Ja lielāka distance, jo, protams, vairāk laika paiet, kamēr apmētā. Kāds savu normālu točku pretējā krastā uzbliedzis. To es saprotu. Vienam netraucē. Izskatās solīdi. Nav. Asars te nav. Ja viņš ir tajā zāļainajā posmā, visticamāk, tad viņam tur grūti būs tik klāt. Redzēsim. Ja te nejūt, tad nav. Labi, iesim tālāk. Kāda veca koka laipa, uz kuras labāk nekāpt virsū. Tad jau pamierpasīsies iekšā. Labi, aiziesim uz tiltam. Tad brauksim tur pie tā tilta. Un tad iesim to posmu, tad otrā pusē. Vietas vēl ir, kur izvērsties. Vietas vēl ir, kur izvērsties. Kas te mums darās? Te ir skumīgi. Te paši tiltiņi vienīgā vieta palikusi. Mēs un lejā. Mēs un lejā un pastīsimies. Zivta nav. Labi, tā esam pārbraucienu 500 metrīgo. Nopirkušos citā vietā, paņemšu gumijas, vēl bišķi uzlādēšu kabatā. Karoči tā jautājumi, kur mēs tagad esam, ka viss ir saskatāms. Mašīna tur aiz tā koka. Aizbrauks reka tur. Sleķi tilts, jā, kas nāk papas šosei. Es domāju, tur būtu ieturēt, tur pārnežas licis mašīnu. Tur nolikšu nākšu kājām, principā tikai no šī krasta. Šīs puses sanāks nest par tvēju. Bet, nekā trakākā lieta. Sodīgāk, ka no sāna galīgi. Tad tu nevari īsti, tu visu laiku burtājas un tā. Ja pret vēju jāmet. Domāju, nebūs nekāda vaina. Es kaut kāds likums pieņemt, jā, nu. Visādas likums var pieņemt. Pieņemt un likumu pieņemsim. Trešdienās nevar skaļi domāt, jā, nu. Nu, nevar, jā. Tālāk pieņemsim likumu no 50 metru attālumā no zivju ceļa. Tas jau būtu jāsaprot attālumā no zivju ceļa, ka nevar uz abām pusēm 50 metri. Tur nav teikts uz ziemeļiem, uz dienvidiem, uz austrumiem, bet priekš kam tad šitā zīme ir? 100 metri lejup uz tilta. Nu, pagaid, 50 metri no zivju ceļa nevar makšķerēt. 100 metri lejup uz tilta nevar makšķerēt. 50 metrus nevar ne makšķerēt, ne makšķerēt nevar. Nu, karoči, debīlisms kārtēji sakal. Tāpat kā Bārtas upes aizslēgšana. Paņem, pasaka, ka nav neviens lasis tur.
kaut kāds sūta taimiņa augstacē, ko leiši tur kaut ko tur dakšām vai vietēji latvieši. Mēs tagad te klejojam pa visādām čuhņām. Tā čuhņās izrādās, pat tu īsti nevar makšķerēt. Vecupi bārtā, jā. Saliktas zīmes. Vienkārši zīmes tur ir, es nezinu, 10 uzliktas, jā, pa tiem 100 metriem. Tikai tāpēc, lai neviens mašīnu nenoparkot. Nu, privatizējuši, karoči, visu krastu. Jā, arī reāli 100 metri. Nē, nu es tūlīt uzšaušu dronu, nospraudīšu puļķi, kuri 100 metri, pa faktu. Tālāk tieši makšķerēt. Nu, nav jau tā, ka tas zivs, bet nenormāli nejēgā. Nav jau tā, ka tur starp tiem akmeņiem baigie laši tiek iekšā. Nu, lielos plūdos kaut kas varbūt ienāk, bet nu, tas arī viss. Ko viņam tad darīt? Jā. Karoči, brauc, ņēmies, daries. Man liekas, ka vieglāk mūsdienās ir kaut kāds narkotikas ražot. Kaut ko tādu, nekā makšķerēt, aizbraukt, pamakšķerēt. Nu. Skaidrs, ka tu nevar piedirst, nu skaidrs, ka tev viss kaut kas tāds ir, bet... Kāpēc makšķerēt, ne? Kas mēs kaut kādu... Istabā sēdēsim, būsim vācieši, ja? Tev 16 mapas ar papīriem vajag līdzā, lai tu aizbrauc kaut kur iziet laukā no mājas, aiziet līdz ūdenim. Pieņem likumus. Šitas atsauc atmiņā to brīdi, kad bija Covid, ka pieņēma, kad nevarēja saimniecības preces pirkt, jā, vienā višķelniņā, ja bārdas ķēram. Zini, cilvēki tāpat čupojās veikalos, pārtika pērk, aliņu pērk, šmīgu pērk, cīgas pērk, visu var pirkt. Bet saimniecības preces tu nevar, jā, nu. Saprata, ka pieļaušu kļūdu, saprata, jā. Kāpēc tagad tāds stūri likumi tiek ieņemti? Ja nav kur. Šitā varbūt. Tā arī nē. Jā. Besī. Kaut kā tā. 100 metri no tilta mēs 101 varbūt. Te ir ritīgas zāļainais. Bet, nu, ja tur asars nebija kaut kur, ja viņam jābūt ir. Jā, zālēm bišķi būs. Bēda, bet aprobēt var kāds 10-15 minūtes. Jā, šī tāpat nav zāle, šitas jau ir slikti. Mēģinās ar provotkā saprast vispār, cik dziļi var laist. Hop, hop, hop. Cik dziļi var laist, attiecīgi kā strādāt. Pirmo provotku uztais pa virs, pēc tam bišķi zemāk, pēc tam brīdim, kamēr jau sāk krāties tādi sūdi. Tā attiecīgi pielāgojies. Ir galā. Es tik zināju, ka viņi te būs kāds melns. Nu jā. Zivs ir jāmeklē. Ot atbrauc, jā, pieņemsim. Bucātas ar vidus posmu. Nu to ķipa smuko aizvēja posmu. Nostaigājis, nomētājis, neko nebūs dabūjis.
Tā aizbrauc uz prom, būtu teicis, tas zivju nav. Bišķiņ pacietības, ātra meklēšana. Nevajag aizsēdēties, tas ir tas stulbākais, ko var izdarīt vietās, kur tu meklē, kur tu kaut ko mēģini atrast, tur jāmeklē. 3 metieni, 4 metieni, bams nākušā toča. Ja tu jūti, ka visā tai posmā nav, te nebija tas posms liels, bet ja tā vieta turpinātos 5 km visu laiku viena un tā pati, nu vienādi. Tu esi nostaigājis, pieņemsim jau kilometru, tu neviens dzīvnieks redzējis, nu brauc kaut kur kaut kas krass savādāk mainās, tagad te pieņemsim pilnīgi savādāk nekā tur. 3 daļās, kurš sadalās tagad. Šitā seklā platā daļa, kur ir vairāk zāles un viss sūdi. Tad ir vidus daļa diezgan dziļa, bet tur grunts cits pilnīgi, nu tāds savādāk. Un tad ir pie pašas jūras, kas ir tās milšēnā. Tur vēl nav līdaks, redz, bija tieši tajā posmā. Skatīsimies, meklēsim. Gan jau vēl kaut ko atradīs. Kādā ziņā plāns ir izpildīts, asars ir atrasts. Viņš kaut ko te ir. Jāķer tikai. No, paprojas. Nē, vēl pišķiņ tā kā laist uz gruntu, varbūt pat jāņem dropšots. Teorētiski varētu tādu vieglo dropu uztaisīt un laist, lai tas suņs iet pa tām dūņām. Tad tā gumija būtu virs viņām iet pāri. Tas varētu strādāt. Teorētiski. Nu jāmeklē vienkārši tīrāk pleķi. Tīrāk pleķi, tas iespējas. Te ir gabaliņš, ko pastaigāt uz priekšu. Es vienkārši sākšu no šī gala. Arī būtu likums, nedrīkst makšķerēt. Makšķerēju šeit, bet metu tur. Tad sanāk, es makšķerēju tur vai es makšķerēju šeit. Kā tad īsti ir? Jā, bišķi pa daudz, tas zaļais apakšā. Fļuriks līdzā ir, āķi ir. Tad man vajag garāk uztaisīt. Davai, nav ko gaidīt, jāuztais. Tā, tūlīt tās vārtus sasiesim. Fļurikas piesējo. Dropu āķis. Platais. Mums vairāk apakšā ir zāle. Baigi tu gruntī nelaidīs. Svin arī. Es neiešu pakaļ dropu sviniem. Nav vajadzīgi. Paņemsim kaut kādu vienalga 6 gramu, tā kā bija. 4 nelikšu, bišķi tālāk jāmet ir. Lai ir te 6. Lai tā zāle tur velkās pa to apakšu līdzā. Pietiekami tālu no tās zāles. Tur āķis. Jā, gabals ir. Uzliksim to pašu gumiju tīri. Tāpat tās. Nav starpība liela. Žilkas musars viss kastītē. Visiem līdzā. Kabatas daudz ir. Salikt var. Skrāt pēc tam izmet normāli ārā mājās. Nav ko tad pierist. Tā, karoči tā. Viss gatavs. Es domāju, tas reāli. Jo nu arī atkal pielāgojies tam, kāda apstākļa tev ir. Tev ir stiprāks vējš, lec 6 gramu. Nu neliec uz 3. Neliec uz 4. Apakšā šitas zaļās dūļas aļģis, kas mums tāds uztais dropā. Nu. Nevar
pietiekami lēni izvadīt. Nu, nav viņš tāds, ka viņš skrien pakaļ pravot, kā viņš būtu ņēmis. Te uztaisīja pauzi, bišķi kaut kāds, nu, iespēja bija, tā, ka tai gumijai puslis tīrai, tik līdz tam asarim, nu, tad viņš paņēma. Dropā mēs vienkārši izskatīsim cauri visai eļģei. Tāpat mēs viņu noķersim. Ilgi nebūs jāgaida. Tāpat neesmu lokalizējis reāli, kur tas asars ir, kur viņš nav. Pirmie metieni. Skaidrs, ka viņš pa lielam visur te ir. Šitā drona arī baigi augstu. Baigi augstu nevar laist. Uzlaid kaut kāds 60 metrus. Aiziet. Nu labi, man tur baterija viņam bija uzlādēta. Bet ir, ja tu uzlaid viņu maksimālais, cik tur tas 120 drīkst legāli. Nu, tā var būt čau. Varbūt tā, ka tu pat nepaspēj nosēsties ar viņu līdz lejai, ka tu jau esi kilometru kaut prom. Nu, ir bijis, karoči, situācijas arī tādas, ka var palikt bez drona. Tīpaši, ja runa iet pa ūdens tūkumu kaut kādā ezerā lielākā vai kur, tad nedodies visu jūras kaut kur braukt, nu nav jēgas. Upē nebūtu tik traģiski. Krasti ir, nosēžās, kur var. Krasti, zāle. Labi ir. Skipojam līdz zivī nākamajai. Melns kā vēlns. Būs vēl viens, vai ne? Jeb, nu jau lielāks. Visu laiku pēk, kamēr atrodas. Zivs ir. No. Principā nesliktāk kā to savu, tikai tālāk jābrauc. Višķi varbūt sarežģītāki apstākļi ir. Bet, nu, tiem, kas nav mīksti, pēdējie, tie jau ir. Ķēt. Tīpaši nekad nav būt, tāpēc nepameklēt jaunas vietas. Papas ezerā nepaskanīgi. Krasti. Šitā vējā laiva laisties, paldies, nē. Tas ir. Kas tos par kā izpildītojuši? Tagad lidojuši prožektori. Trešais aiz muguras tam nav gaisa. Pirmie divi ir gaisa.
Kamerai drīz. Oķis izlādēsies. Puķi jau nopzer. Короче, дырсает. Sveiks būtu vienā virzienā, laika būtu ok. Viņš bišķi staigā uz vienu pusi, uz otru pusi, uz vienu pusi, uz otru pusi. Tā mēģināsim bišķi labāk. O, sveiks bija. Katrā ziņā asars ir. Protams, aizmirst powerbanku uzlādēt. Līdz ar to kamēr tūlīt izrabīsies. Cik es zivs vēl dabūšu, nezinu. Droši vien, ka ne pārāk daudz, bet būšana te ir. Aizgāja tikko smukais. Čakrējos. Dēļ atkabinājās. Sokas ir bijušas diezgan, bet šitas bija liels. Ēdams izmērs. No, viss šodien pietiek. Tikko te pie zālītes šodien lielākais asars paņēma tāds smuks cepams, kad 300-350 gramu.